Tā, tu jau filmē? Ok. Kroči, es kratos. Labi, Čevrjolars. Kroči, pasties uz šito Audi reāli. Atnāc, paskaties. Tikko mēs uztaisījām Component Protection, izmantojot speciālu tūli. Šī gadījumā problēma bija ar to, ka viņš vienkārši, nespēlēja mūziku, jeb spēlēja tikai viena durvis. Nometīšu kompi šeit pagaidām. Bet tu nāc paskaties uz šito, nāc šur paskaties. O, this is the car. This is the car. V6 3.2 liter. How much it was horsepower? 250. Tāda 250 zvēri zem pārsega, 188 kW. Tā. Nogriežam to mūziku druscītiņās klusāk, zin kā, jo, kas te notiek vispār šobrīd? Atbrauc pie mums ar tēmu, kad, tam Audi vienkārši nomainīts ir šis te audio modulis tātad, jā. Vecajām tur bija kas, viņam bija tur kaut kas, sapaļījis, vēl kaut kas tur viss slikti bija. Dabūja pēc numura, jā, tad atceries, tev vienmēr jāņem ir modulis pēc numura. Viņš atrodas bagažniekā, jā, kaut kur tur. Un vēl universāliem ir tas, ka viņš mēdz ar ūdeni noticēt. Un tā, ka tu vienkārši ieliec citu, tad mums ir kas? Uzmini? Component Protection, precīzi. Component Protection, tas ir tā saucamā datu aizsardzība. Mums starp citu Audi vispār jāvar atnākt pastīties, nāc šur šeit. Tad tu var redzēt, kas šeit notiek vispār. Ir tā, kad rekur instrumentu panelis, ja tu viņu nomaini, Component Protection save uz paneli. Ja tu te kaut ko nomaini, klimatu nomaini, ja, starp citu, ja tev ir ar šiem te roksvirām, ja, vecā versija, mēs tev varam piedāvāt ielikt jau ar stikliņiem, jau tas, kur tur spīd un laistās nākamā versija, un arī uztaisīt Component Protection. Kārba te manuālā nav Component Protection, bet ja automāts, tev būs Component Protections, ja. Tāpēc šī gadījumā Audi ir tā lieta, tātad gan arī dzinēja vadības bloks, stūras bloķētājs. Nomainīt nevar neko absolūti, ja. Šī gadījumā tur var pastīties bagažniekā, jā, iekšā, kur viņš tur ir iebāsts. Un, viņu neredzēs tagad, jā, bet, tātad viņš ir kurā pusē, labā vai kreisā šitam ir? Šitam iznāk kreisajā pusē, šeit viņš tur otrā pusē, un tad, kad ir universāls, tad ir vispār tā, ka tev pa universālu šeit tas ūdens tek pa augšu, bet ūdens arī bija virsū, ja kaut kāds paliekas. Līdz ar to, kas mums sanāk, tagad tu pievieno citu bloku, tev skan tikai viena tumbiņa, un tad mēs caur programmēšanas pieeju vienkārši piešujam klāt to moduli pie automobīļa, un tu bišķi no cita auto, un tad viņš viss tur sāk strādāt, un viss strādā perfekti. Tas ir par audio, bet nāc pasties uz šito, jā, tātad V6, 3,2 litri, visi ir pieraduši, ka baradači ir tikai, dīzeļi, jā. Tu bišķi 2-litrīgie dīzeļi, 2-litrīgais dīzels, tas tur tā. V6 3-litrīgie, jā, tie kilovati arī tur ir 160 un visādas versijas ir. Šī gadījumā mums ir V6 tīrradnis 3,2 ar atmosfērisko bez turbīnas, tātad benzīna dzinēju. Iet viņš vienkārši, es domāju, viņš iet ļoti labi. Šeit arī uzstādīt gāzes iekārtu, kas visu to padarīšanu padara arī, ekonomiskāk braukšanas ziņā. Bet, auto tas ir tāds rets. It kā skatoties uz viņu nevari pateikt, kas tur pa motoru ir iekšā, bet, šis motors tomēr ir ļoti efektīvs. Tā kā audio sistēma pieprogrammēta, ja kaut kas interesē vai kaut ko vajag sakārtot, stay tuned un, kā saka, follow for more. See you!